Tā, nolēmu uzlikt interesantu šūpu. Esmu ar šo te šūpu kādu laiku strādājis, bet zinu, ka viņš ir ļoti labs. Interesants viņš ir ko? Redziet, varbūt es ceru, ka redziet, šūps ir šāds te maziņš. Tagad uz sitiena neatceros firmu ražotāju, bet es pierakstīšu komentāru sadaļā. Vienkārši, video sadaļā. Idejiski tas ir tāds peletes krāsas mastās, tā kā seškantīt. Daudz stūrīts. Ko tad darbina? Es teiktu tā, ka viņš ir darba spējas viņam tad tā kā ratlinu līdzīgs. Noliek uz grunti. Un tad lēnām tā kā soļos strādā. Principā ir tā, ka šis te ķer tiešām pasīvu zivu. Kā redzam, pirmais metiens. Un viena zivs jau ir. Mēģināsim skatīties, kā ir. Vai ir vēl kaut kas. Kā tā zivs tiešām tā kā uzbruk. Un šūpam tas nav, nezinu, cemmera variants vai vēl kaut kas tā. Vēl viena lieta, kas šiem te ir, vismaz cik es esmu tā ievērot. Labāk mēģēju forāk, kad ir punkšķis. Galvā, kad ir punkšķis, jo, faktiski idejas tā ir tīrā tā kā pelets imitācija. Tīrā kā pelets imitācija. Zivs ir uzsādusies. Sāksies virsū. Faktiski ļoti maziņš šūpiņš, ka jau kritienā jau ir viss. Kritienā jau tas viss notiek. Kritienā tas viss notiek, turklāt faktiski bija divas copas. Šādi tas izskatās. Kas ir interesants, šis šūpiņš vai metāla gabaliņš ir magnetizēts. Kāķis viņam šādi vienmēr pievilkās klāt. Tā kā magnēs. Cik gāķis vienmēr ir pareizā vietā. Viņš, restīvi, ja zivs uzbruktu, viņam vienmēr trāpa zāģi. Kaut kā tā. Skatīsimies, vai vēl kaut kas tāds notiek šeit. Svars viņam ir kaut kādi 1,2, 1,4 gramu. Kā tā idejiski, tīrā pelets imitācija, nekas cits.
Tiešām nevienu vairs negrib.